Labdien un esiet sveicināti raidierakstā Inovācijas veselībā, kur katru reizi apskatām kādu citu ar veselības aprūpu, veselības jomu un inovācijām saistītu jautājumu vai kādu izaicinājumu aspektu. Un šodien mūsu tēma ir digitālā veselība. Mani sauc Elīna Vrobļevska un kā eksperts, savas jomas pārstāvis, arī veselības aprūpas jomas pārstāvis. Mums šodien pievienojas sarunai Nacionālā veselības dienas direktors Ārs Kasparāns. Sveiki! Sveicināti! Digitalizācija un digitalizācija veselības jomā un veselības aprūpē, laikam ļoti, ļoti apspriesta tēma pēdējās 10 gadēs jau laikam. Un daudz, kas ir izdarīts, daudz, kas vēl ir jādara, uz daudz, ko mēs vēlamies tiekties. Bet varbūt mēs varētu sākt šo sarunu no tādas pacientu perspektīvas un sākt no tā, ko pacients iegūst, teiksim, no šīs digitalizācijas, par ko visi tik daudz runā. Tātad, kāpēc no tādas lietotāja perspektīvas, kāpēc ir nepieciešama digitalizācija un kāds ir tas ieguvums un progress, ko Latvija ir panākusi tieši pacientu aprūpē, ieviešot digitālos risinājumus? Sveiciens vēlreiz, ļoti labs uzsvars pirmais tiešām uz pacientu. Tur es absolūti pievienojos. Es par sevi varu runāt, ceru par visiem kolēģiem, mēs to pacientu vārdā daram. Par tiem galvenajiem ieguvumiem, jau tiešām 10 gadiem jāsaka, un ja mēs par digitalizāciju runājam, droši vien varam sadalīt tās daļas vairākas. Tas uzskatāmākie pilnīgi noteikti medicīnas tehnoloģija digitalizācija, kas ir varbūt kaut kur fonā, pat nemanāma brīžam, bet es domāju, ka arī varbūt es savā vecumā atceros vienu rengenu, un šī brīža diagnostikas iespējas, kas visas ir principā arī digitalizētas, līdz ar to paver pavisam citas iespējas. Tas ir viens, un ar šī brīža, protams, visiem aktuālajiem jaunumiem un izrāvieniem tehnoloģijām, mākslīgā intelekta, tā skaitā, protams, tā attīstība lēcienveidīga. Un tas, ko tas dod pacientam, protams, ir visu pirmā šī medicīniskās aprūpes jau kvalitātes uzlabošanās, ar vien jaudīgāka, precīzāka diagnostika un līdz ar to arī pavisam citi labāki iznākumi pacienta veselībai. Tas ir tai primārajām pusē. Tā otra daļa, protams, tas ir tas, ar ko noteikti mēs arī vairāk strādājam Nacionālā veselības dienestā, un kas arī šobrīd valsts līmenī ir, teiksim, mēs no stratēģiska skatu punkta skatāmies. Tā ir kopumā šī pacienta datu aprite, kas to jebkurā gadījumā, jebkurš uzlabojums veselības aprūpes sistēmai, arī organizatoriskā līmenī, pilnīgi noteikti dod pacientam ieguvumu, bet tie tieši ieguvumi tiešām ir jau pirmajā brīdī arī pacientam pašam tiekot pie šiem saviem medicīnas datiem, iespējošana paša pacienta jau aktīvāk līdzdarboties, iesaistīties savas veselības uzturēšanā, saglabāšanā un atgūšanā arī, ja tas ir nepieciešams. Ja. Es te nerunāju par to, ka kādam ir jāpašārstējas, jāmeklē Google, ko darīt ar vienu vai otru lietu. Jā, Dievs pasarg, nedariet tā. Tā tiešām nedariet, bet jebkurā gadījumā tā datu pieejamība un aprite jau tiešām dod pacientam to centrālo lomu ar iespēju iegūt šos vairākus viedokļus, varbūt ātrāk nepastarpināt, nevis staigājot kaut kur apkārt ar papīru. Vēl tas, teiksim, tāds plašāks ieguvums pacientam ir līdz ar to arī kopēja koordinācija veselības aprūpē, nozarē. Citu speciālistu iesaiste, padziļinātāka iesaiste. Šobrīd skaidrs, ka daudz kur koncīlija, kas ir absolūti ar šo digitalizāciju daudz ātrāk iespējami, pieejami papildus viedokļi. Tas paver pavisam citas iespējas. Un šī koordinācija kopumā mums arī ļauj ietaupīt, neveikt kaut ko, varbūt nedarīt divreiz atkārtoti vairākas reizes. Un līdz ar to koncentrēties uz to, kas tiešām svarīgs, arī no finansējuma izlietojuma efektivitātes. Un tas, protams, ja pacientam atkal kopējā varbūt veselības aprūpes, tad bildē atvēl naudu vairāk tiem pakalpojumiem, kas tiešām vajadzīgi un nepieciešami. Tie noteikti tie galvenie aspekti no pacienta puses. Tā, teiksim,
sekundārā lieta vēl arī pie digitalizācijas, kur šie dati arvien vairāk pieejami un tālāk izmantojami. Tā jau ir varbūt jau vidēja termiņa un pat ilgtermiņa ietekmē šo datu pieejamību zinātnei, pētniecībai, tālāk jau pavisam jaunu pakalpojumu, medikamentu, un farmācija šeit tiešām milzīga nozare, ko mēs ļoti visi kā sabiedrība varam attīstīt ar šo datu pieejamību, pētījumiem un arvien jaunu medikamentu zāļu radīšanu, kas ir absolūts iegūms pacientam, ko mēs neredzam šodien vai rīt, ko mēs redzēsim iespējams pēc 10 gadiem. Bet jo ātrāk sāksim, jo ātrāk tie 10 gadi arī iesāksies. Jā, tas noteikti ir tas slēptais iegūms, ko es nedomāju, ka mēs katrs ejot pie ārsta vai nododot savus analīzes, par ko mēs aizdomājamies, ka mēs ieguldam nākotnes kaut kādā zinātnes arī attīstībā veselības jomā. Labi, bet minot šo visu un paturot to prātā, tad kādas ir tās galvenās stratēģijas, iniciatīvas un galvenie uzdevumi, kas pašreiz Latvijā ir izvirzīti tieši digitālās veselības aprūpē? Es teiktu tā, ja mēs iesākām ar to, ka 10 gadiem par digitalizāciju runājam, tad tas, kas šobrīd tiešām no tādas stratēģijas viedokļa ir, mums ir jāizveido skaidra pārvaldība. Tas tieši šim digitālās transformācijas, es teiktu, procesam. Mēs esam daudz ko centušies elektronizēt, bet ne tiešām tā transformēt vairāk uz šo digitālo vidi. Un, tam mums ir pietrūcis tiešām tādas ļoti skaidras pārvaldības, kā mēs to darām. Jo mēs par jebkuriem datiem runājot, tam apakšā tomēr ir kāds process, vai ārstniecības pacienta ceļš, kā tas notiek, vai varbūt arī kāds administratīvs process. Un, tad, ja mēs vienu vai otru lietu tikai mēģinām pārnest, tā kā tas mums šobrīd varbūt ir manuāli vai analogi, vai uz papīra elektronizējot, tas nestrādā. Bieži vien tas tiešām nestrādā, un to mēs esam daudzreiz pieredzējuši. Un, šobrīd līdz ar to tas strateģiskais uzsvars tiešām ir ieviest skaidru šo pārvaldību, centralizētu pārvaldību, un tas ir tas virziens, kur šobrīd, tā skaitā arī ar veselības ministriju visvairāk ir strādāts jau pēdējos, patiesībā 2 gadus kopumā, bet es domāju, tas tādus pamatus savukārt var ielikt, un šobrīd ministrs pats arī aktīvi aizstāv šo pozīciju no savas puses, tā kā es domāju, ka tur mums izdosies tiešām tos nākošos soļus spērt, un tad, ja mēs izveidojam šo pārvaldības ietvaru par to, tiešām, kas par ko atbild tai transformācijas procesā, tad arī skaidri tie uzdevumi visiem ir un iesaiste. Un tad mēs tiešām varam iesaistīt plašāk jau nozari, kas tad arī no savas skatu punkta palīdz to pakalpojumu pārveidot, digitalizēt. Jo, ja mēs tiešām, varbūt vienkārši no savas puses kaut ko mēģinot darīt, elektronizējot, nevienmēr izdarīsim pareizi. Tā absolūta prioritāte šobrīd. Bet tas atkal ir jāsaka, tas ir tāds neredzamais process savukārt tam gan pacientam, gan varbūt ārstniecības personām pirmajā brīdī. Bet, ja mēs neieliksim stabilu ilgtermiņa pamatu, tad droši vien mēs ar tiem īsajiem nogriežņiem mocīsimies ik pa brīdim. Tā kā jebkurā gadījumā, tas, ko mēs savas puses arī visu laiku aicinām saprast, ka šie ir tādi pamats, kuru ieliekot, tad mēs varam tās jau arī ne tikai ilgtermiņa, bet arī akūtās problēmas risināt. Un otrs ir iesākām ar datiem, tad tā ir šī datu tiešām aprite, pieejamība. Gan primārajā ārstniecības procesā, tā ir absolūti strateģiskā prioritāte, tad šī datu pieejamība un, jau iepriekš minēto iemeslu dēļ. Pirmkārt, aprūpes kopumā tad šis daudz kvalitatīvāks iznākums pieejams, daudz mērķētāka, koordinētāka aprūpes starp iesaistītajiem un tad sekundāri jau arī šie visi zinātnes pētniecības jautājumi. Un tad, ja mums ir dati, mēs tiešām varam mērķēt konkrēti jau pacientam to, ko viņam vajag. Tā kā šīs divas lietas plus tehnoloģiju attīstība, kur
īstenībā tas progress pats sevi dzen uz priekšu absolūti, jā, tā kā, skaidrs, ka šobrīd arī varbūt viens no tādiem lielajiem mērķiem nepalikt aizmugurē, jā, arī ar mākslīgā intelekta lietām, bet ļoti skaidri ir apzinoties, ka mums tie graudi no pelavām jāatlasa, jā, un tur šodien ir daudz varbūt, jā, tas burbulis apkārt, bet, dzīvot laikam līdzi. Dzīvot laikam līdzi, jā, bet ļoti mērķēti un efektīvi, jā, varbūt nemēģinot pilnīgi visur ielikt pa vidu, arī kā mazai valstī, tai pašā laikā, kā mazai valstī ar tām savām iespējām, ja mēs esam bieži runājuši, mēs tāds varbūt, nezinu, Lielbritānijas pilotprojekts, kā visa valsts esam, un līdz ar to arī savukārt izmantot tās iespējas, ko mums dod, tā skaitā piesaistot arī ārvalstu ekspertīzi, investīcijas. Jā, tā kā, šie 3 virzieni, es teiktu, tā noteikti strateģiski šobrīd priekšplānā. Jā, jo, manuprāt, tas varbūt nevis klupšanas akmens, bet varbūt tas, uz ko mēs bieži vien iekrītam, ir tas, ka mēs gribam pārņemt citu prakses, nepielāgojot varbūt mūsu specifiskajai situācijai, un tas bieži vien varbūt arī nestrādā. Bet 2 tādas atslēgas vārdus, ko es sadzirdēju, ko, manuprāt, varbūt skatītājiem nedaudz vairāk izskaidrot pārvaldība, tad ko tas nozīmē? Tas nenozīmē vēl vienu jaunu e-veselību vai atsevišķu rīku. Tas ir daudz kompleksāks un plašāks process, vai ne? Jo nosaukums apzīmējums tāds skaļš, bet kas tad zem tā ietilpst? Sākot no jau minētās arī savukārt stratēģijas, jā, līdz pat tam gala rezultātam. Es varbūt mēģināšu tādās līdzībās, ja mēs runājam par e-veselību, tur tas ļoti labi tiešām jūs arī iesākāt, tas tiešām nenozīmē jaunu e-veselību kā kaut kādu kompleksu, milzu mega sistēmu. Un tā tagad būs mūsu pārvaldība. Vai ne, jā, vai vēl tālāk panacēja visām mūsu problēmām. Pilnīgi noteikti nē. Varbūt pat var tiešām salīdzināt ar e-veselību tādā izpratnē, ka tas iepriekš uzsvars bija tieši uz šo, un tā kapacitāte vairāk tika veltīta tieši kaut kādā sistēmas izstrādē. Un patiesībā arī uz ārpusi komunicējot šo pārvaldības lietu, mēs jau virsrakstā mēģinam uzsvērt, ka digitālā transformācija, un šīs transformācijas pārvaldība nav informācijas tehnoloģiju projekts, jā, ne tuvu. Bet ko tad tas ietver sevi, jā, tiešām sākot no šīs stratēģijas, sākot jau, jā, tad prioritāšu izvirzīšanas pirmām kārtām. Skaidra lomu sadalījuma ar visu iesaistīto pušu iesaist, jā, un pārvaldību, arī atkal vārds pārvaldību, bet, pārvaldību un menedžēšanu. Man negribējās anglisko, bet menedžēšanu, jā. Bet varbūt tas ir vissaprotamākais. Vissaprotamākais, jā, menedžēšanu, jā, tad mums ir plaša nozara, mums ir daudz spēlētāju, jā, un ja mēs mēģinam iet vienu šauru ceļu, neiesaistot kādas puses, jā, tiešām nepārvaldot to spēles laukumu, tas pārsvarā strupceļā arī beidzas, jā. Finanšu pārvaldība, absolūti kā sadaļa, jā. Tad, teiksim, gan tehnisku, gan mazāk tehnisku standartizācijas pārvaldība. Un tad, ja mēs no sistēmas viedokļa paskatāmies, no IT sistēmas viedokļa, tad es domāju, ja, tad principā tas mērķis ir varbūt kļūt tādiem platformu neatkarīgiem, vai pareizi sakot, to kopējo ekosistēmu platformu veidot uz vienotiem standartiem, un tad jau ir iespēja attīstīt dažādus šos rīkus, mazākus, lielākus, jā, bet tiešām nemēģināt veidot atkal kaut ko milzīgu. Jā. Tas visas ir šīs pārvaldības sadaļas, jā, un tā standartizācija arī kā tāds viens no savukārt nākošajiem mērķiem, kad mēs to pārvaldību skaidri nodefinējam. Jā. Tad ejam dziļumā, jā, nosakam, jā, mēs ar datiem apmainamies nozarē šādi, tad šos datus savukārt klasificējam šādi, jā, un te ir starptautiskas klasifikācijas, jā, mēs bieži atkal esam mēģinājuši. Un te ir varbūt tāda duāla situācija ar to, tas process ir jāpielāgo, ja mums jāskatās tiešām to, kā varbūt vēsturiski un kulturāli, ja mēs vienu vai otru lietu daram, jāpielāgo tajā pašā laikā, tam iznākumam ir jābūt salīdzināmam, ja, ar starptautiskā līmenī un arī šai pētniecībai, ja, lai mūsu datus varētu izmantot un mums nāk priekšā arī tā investīcijas. Mums jāspēj salīdzināties datu līmenī. Un šeit atkal savukārt tās standartizētās klasifikācijas, ja, ko arī atkal iepriekšējos piegājienos
pa kaut kādiem nogriežņiem, jā, vai atkal savukārt kaut kādām lielām, pavisam mega izstrādēm tika mēģināts radīt uz vietas. Nu, arī tas nestrādā, tāpēc, jā. Nu, jāieliek ir šie pamati arī tādām jomām, kas nav sistēmas izstrāde, ne tuvu nav. Jā. Labi. Minēja arī šo te datu apriti, un šeit, ja mēs atgriežamies pacientu līmenī, tad varbūt pieskarsimies nedaudz tādam jautājumam, kas ir pacientu informācijas konfidencialitāte un drošība šajā te digitālajā vidē. Nu, nezinu, varbūt kā pārējie klausītāji, es arī savā ikdienā daudz sastopos ar datu aizsardzību un ar to, ka mēs nevaram izpaust šo te informāciju. Vai ir kaut kādi riski, ka palielinot šo te datu apriti, un ja ir, tad kā viņi tiks menedžēti, vai šobrīd jau viņi tiek apzināti par šo te datu, nezinu, konfidencialitāti noplūdēm iespējamām, izmantošanām, nelabiem nolūkiem. Nelabiem nolūkiem, jā. Te droši vien to sarunu var sadalīt. Es teiktu tā, ka tie datu drošības risinājumi lielā mērā ir mērogojami. Līdz ar to no tāda viedokļa atkal ieliekot skaidrus pamatus, un arī šis ir īstenībā pārvaldības arī tā skaitā jautājums, ja, kā mēs tad nodrošinām visā tai pacienta ceļā un datu aprites drošību un nosakam standartu, ko tālāk izmantot no tāda viedokļa. Bet ieliekot šo standartu, ja tas ir tālāk ir mērogojums, ja mums nāk ar vien jauni dati plašāki, vairāki, ja, tad nu, tas ir pārizmantojums jau lielākā apmērā. Riski pastāv vienmēr. Jautājums atkal, ja, nu, kā šos riskus menedžēt maksimāli droši pacientam. Ja. Un, nu, tad tās iniciatīvas ir daudz. Un mēs zinām īstenībā arī, ka vispārējās datu regulas kontekstā veselības aprūpei ir īpaša, veselības aprūpes dati ir īpašās kategorijas dati, tāpēc no valsts puses mēs, protams, pievēršam maksimālu vērību tam, kā tie tiek izmantoti. Tajā pašā laikā primārajā ārstniecībā, ja šie medicīniskie dati ir nepieciešami uzreiz, ja, tad ārstniecības personai jāspēj piekļūt. Un te jau sākas atkal tas cilvēciskais faktors, ja, kurš nu, tā ārstniecības persona, protams, ja, nu, arī pati atbild, gan ārstniecības persona, gan iestādi, ko pārstāv, tad pati ir atbild par to, kāpēc un kādiem mērķiem piekļūst šiem datiem. Bet ārstniecības personai ir jābūt piekļuvai šiem datiem. Tā kā nu, no valsts puses mēs tiešām to risinam, ja nu tas mūsu sistēmas, mūsu ieskatā šobrīd ir drošas, bet jā, vienmēr ir tas cilvēciskais faktors, kas arī tad ir pie kā ir jāstrādā, jāmenedžē. Nu, bija arī šie sižeti pavisam nesen jā, par tiem gadījumiem, ko ir Datu valsts inspekcija arī skatījusi, un patiesībā mums vēl šodien ir ekspertiem savā starpā, savā līmenī tikšanās, kā ar vienu šos jautājumus arī patiesībā attīstīt, uzlabot. Un nu, tas, ko mēs šajā varbūt cilvēciskajā līmenī ar to piekļuves atļaušanu, bet skaidru pielietojumu daram, nu, tā ir izglītošana, mācīšana, un arī šo mēs, jā, patiesībā vēl šonedēļ arī nu, šādus seminārus ārstniecības personām veidojām. Tā kā komplekss risinājums, es teiktu, ka digitālā pusē mēs esam nosakti labā līmenī, un tad ir tas jautājums, jā, tiešām, jā, nu, par to, cik godprātīgi izmantot tas cilvēciskais faktors, jā, bet es nedomāju, ka mums šeit arī ir ļoti būtiskas problēmas. Un tad jau savukārt ar šo pārvaldību plašāku nozares līmenī, ja, nu, tad tas mūsu uzdevums ir šos drošības standartus arī jebkuram privātam risinājumam noteikt, ja, un arī uzraudzīt. Labi. Bet kādas varbūt tad varētu būt tās galvenās grūtības vai izaicinājumi, ar ko nākas saskarties, veidojot un pilnveidojot šo te digitālās veselības aprūpes sistēmu? Nu, varbūt jau iezīmējās te kaut kāda spēlētāja fragmentētība tajā, ka varbūt īsti nesadarbojas uz viena viļņa vai viena kopēja risinājuma izveidošanai. Kas vēl varētu būt? Nu jā, šis ir droši vien tas lielākais izaicinājums, fragmentētība tajā sākuma posmā, jā. Bet tās šeit atbildi joprojām ir standartizācijas, ko mēs ejam. Tas otrs ir, nu tā ir kopumā digitālā pratība, ja, kaut gan mēs daudzos rādītājos patiesībā kā valsts Latvija kopumā esam pietiekoši augstās vietās. Mums patīk ar mūsu kaimiņiem salīdzināties, un mēs patiesībā daudz, kur esam pat arī priekšā tai digitālajā vidē. Mūsu ziemeļu kaimiņiem, bet, nu,
tas, kas kaut kur šur tur mums vēl iztrūkst, tomēr ir tāda varbūt digitālā pratība. Ja? Sabiedrība kopumā varbūt novecojas, ja? Ārstniecības, arī mūsu veselības aprūpes nozarē. Ja? Un tās prasmes, jā, ir jāiegūst, lai pilnvērtīgi varētu strādāt. Es teiktu, šis ir arī viens no tādiem būtiskiem apstākļiem. Tad mums vēl ir tā nacionāla, varbūt, es teikšu, īpatnība, ja mēs varbūt nevienmēr gribam viens otrā ieklausīties un katrs sava ceļa gājējs bieži vien, ja, un šeit atkal mūsu tā loma varbūt lielāka, ja, menedžēt tās iesaistītās tās puses un mēģināt pavērst vienā virzienā. Tas ir, ko mēs ikdienā saskaramies. Tehniskas lietas, es teiktu, ka šajā kontekstā varbūt pat ir sekundāras. Daudz arī mēs runājam tieši par valsts un privātā sektora sadarbību digitālo risinājumu veidošanā, iespējošanā, ieviešanā. Kā jūs no savas puses redzat šo sadarbību, kā mums iet Latvijā? Jā, varbūt es sākumā nodalīšu to sadarbību vārdu, bet es teiktu, ka starta punkts mums ir ļoti labs. Mums ir tiešām ļoti aktīvi privātā sektora spēlētāji, kas ir radījuši daudz risinājumus. Mums pilnīgi noteikti ir kapacitāte un kompetence attīstīt šos risinājumus, bet tā sadarbība vai sadarbspēja. Es nedomāju, ka nav vēlmes sadarboties. Pilnīgi noteikti viņa ir, bet jā, varbūt arī tas ierobežojums, ka mēs esam kaut kur dažādos virzienos, varbūt katrs gājuši, ja, un tagad ir grūtāk tuvināties, bet es nedomāju, kāds ir pret to. Vienkārši tam ir skaidrs ietvers nepieciešams un arī laiks, bet jā, tas, ko es vēlos uzsvērt, mums tiešām ir ļoti spēcīgs potenciāls privātajā sektorā. Un patiesībā arī viena no šīm jāsaka, pārvaldības šķautnēm caur šo sadarbību ir, un tā vīzija, kad mēs arī iesākām, jā, varbūt tad runāt par veselības vai, kā mēs šobrīd runājam, digitālas veselības platformu, kas ir absolūti atvērta. Nodrošinot visus iepriekš apskatītos drošības jautājumus, bez šaubām, bet atvērta risinājumu radīšanai, jā, uz tiešām vienotu standartu bāzes. Un te mēs savukārt saredzam arī milzīgu patiesībā iespējami arī eksporta potenciālu. Ja mēs spējam radīt pietiekoši atvērtu vidi, kur augt, attīstīties dažādiem varbūt nišas risinājumiem arī, tā skaitā, ko valsts nekad neuzturēs, ja, neveidos un neuzturēs. Ja. Valsts loma ir tiešām tā centrālā savedēja loma, un tad jau savukārt pārējo iesaiste ir radīt šos augstās pievienotās vērtības produktus gala lietotājiem. Un tā es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti vēl varam krietni augt uz tieši šīs sadarbības rēķina. Un arī tas ir viens no tādiem mūsu lieliem vadmotīviem. Maksimāli atvērt šo platformu, maksimāli daudz datus, tad ar maksimāli daudz datiem var valsti apmainīties, lai viņi arī ir pieejami tālāk izmantošanai, uz kā šos risinājumus būvēt. Ja? Un arī tehniskā līmenī tad dot iespēju bez varbūt valsts iesaistes birokrātiskām procedūrām piekļūt šīm platformām testa vidēs, ja, un pašiem arī mēģināt spēlēties ar to, ko var izdarīt un radīt. Iesāk jau par potenciālu nākotnes, ja mēs skatāmies nākotnē un Latvijas vīzijā, kādi tad jaunumi, attīstības virzieni, jauninājumi ir gaidāmi šajā jomā, šajā aspektā, ko no tā jutīs un redzēs pacienti, ko no tā jutīs un redzēs ārstniecības personas, vai šobrīd tiek likts tāds pamatu darbs, varbūt vēl tas nepateicīgākais, neredzamais? Mēs nevaram tikai to darīt. Jā, tas ir, es teikšu tā, ilgtermiņā mēs tiešām, mēs paliksim fragmentēti un droši vien pa mazākiem posmiem virzīsimies priekšā, šo pamatu darbu neizdarīsim, ja, tāpēc mēs pie tā tiešām strādājam, bet vairāk fonā. Protams, mēs strādājam arī pie tādām, tekoši arī pie tādām lietām, kur tas iegūms tūlītējs, ja, lai tieši ir tie tuvākie jaunumi, droši vien mēs
plānojam salīdzinoši drīz laboratorijas datus, tad caur valsti arī apmainīties. Mums ir risinājumi, kur šobrīd jau ir pieejami, protams, bet tas mērķis ir pavisam cits. Tas mērķis ir tad atkal pret vienotu standartu, ja šos datus salīdzināt, un tas būs tas nākošais posms, ja, tas, ko mēs atkal negribējām darīt, iestikt varbūt kaut kādā uzreiz lielā risinājumā, bet ejam pa posmiem, iesāksim tad, lai vispār caur valsti var apmainīties, un tad tā nākošā sadaļa jau ir ar tiešām to augstāku pievienoto vērtību iespēju tad starp dažādām laboratorijām jau salīdzināt dinamikā šos rezultātus. Nu, tas ir tāds tuvākais mērķis pilnīgi noteikti. Mēs daudz strādājam pie tā, lai atkal lai šo koordināciju aprūpes nodrošinātu pie tā, lai būtu pieejami arī izraksti hospitalizāciju gadījumos, arī ambulatoriem pakalpojumiem, ja tālāk jau nozarē varētu apmainīties. Mēs šobrīd strādājam arī pie tā, un šis risinājums gan jau vairākus gadus ir pieejams, bet mēs strādājam pie tā, lai par tiešām par obligātu padarītu arī nosūtījumus pie ārstniecības personām, un šobrīd arī par vienoto pierakstu domājam. Ja. Nu, tas savukārt atkal tādos divos līmeņos noteikti dot to pievienoto vērtību pacientam tūlītāji. Nu, tas ir, teiksim, tā ērtība ātri ieraudzīt, kur un kā šis pakalpojums ir pieejams. Ilgtermiņā arī caur šo caurspīdīgumu noteikti mazināt arī rindas. Ja, kur mēs, kas ir liela problēma. Kas ir liela problēma, jā, ko, te es, protams, teikšu, ja, ka tas ir, teiksim tā, tas ir rīks, kā šo problēmu kvantificēt lielā mērā. Ja? Protams, ka mēs viņu nevaram atrisināt tikai ar šādiem rīkiem, bet nu, tas noteikti var noņemt savu administratīvo slāni nost no tām rindām, ja, kuras veidojas vairākas reizes kaut kur pierakstoties, pēc tam neatsakot un neaizejot jau uz to pakalpojumu citā vietā, ja, nu, tas pilnīgi noteikti šo mazinās. Nu, tas jebkurā gadījumā, jebkurš iegūms mums šobrīd ir vajadzīgs, un tas ir tas, ko mēs strādājam. No varbūt tādām tehnoloģiskām lietām, jā, nu, mums ir šobrīd padomā atsevišķi arī tiešām šie mākslīgā intelekta projekti, ja, kas var dot savukārt iegūmu ārsniecības personām, atslogot varbūt kaut kādā mērā triežēt, ja, kā nozares kontekstā, ja, vai nu, prioritizēt, atlasīt šos varbūt pacientus, kam ātrāk jāpievērš uzmanība. Ceru, ka arī ar šiem risinājumiem tuvākajā laikā varēsim iet uz priekšu. Labi, izklausās ļoti daudzsološi un patiešām prieks dzirdēt, ka uz nākotni, uz atvērtību tendēti, ka mēs esam ne tikai pārņēmēji, bet mēs arī centīsimies būt inovatori un radīt pievienoto vērtību ne tikai sev, bet arī varbūt plašākā mērogā. Bet, ja jau tu man esi šeit, tad vēl viens obligātais jautājums, kas jāpaprasa, nu, par to kompensējumu zāļu sarakstu. Kas notiek, kāda ir šī brīža tātad pozīcija, nostāja šajā jautājumā? Tas, kas šobrīd notiek, nu jau kas notiek īstenībā pēdējos, teikšu, 3 gadus, ja nu mums īstenībā ir vairāki 10 miljoni ieguldīti un tieši inovatīvās zālēs, ja, nu, kas nevar rasties bez visu tā, ko mēs iepriekš runājām. Patiesībā, ja bez šiem kvalitatīviem datiem, un arī šogad tas virziens pilnīgi noteikti tiks turpināts, ja, un finansējums arī, jāsaka, tas arī skaidri no ministra puses jau tika iezīmēts, bet nu, tas, ko mēs gribam no savas puses savukārt izdarīt, ja, un arī tas, kas bija šis ministra virziens, ja, nu, tad paskatīties, ko mums parevidēt mazliet, teiksim tā, ja, ko mums vajag, ko mums nevajag nospraust skaidru to nu, tiešām vīziju, ja, kā mēs tālāk attīstamies. Un es teiktu, ka mēs šobrīd sadarbībā ar speciālistiem esam daudz izdarījuši un pilnīgi noteikti nu, mēs redzam, ka ar tālākiem lēmumiem līdz nu, pirmā ceturkšņa laikā varam iet uz priekšu un tad, ja nu, valdības līmenī būs atbalsts, šis finansējums jau konkrēti tiks, ja šobrīd ir iezīmēts, bet konkrēti tiks novirzīts. Mēs plānojam arī noteikti, atkal jāsaka,
vairāku 10 miljonu vērtību arī šogad papildināt kompensējumu zāļu sarakstu, tā skaitā ar inovatīviem medikamentiem. Un, šeit tā farmācijas nozare, lai kā tiešām ir ar atrāvienu arī priekšā dažādu inovāciju radīšanai. Un, es teiktu, ka tā sadarbība arī ir ļoti labā, ļoti augstā līmenī kopumā ar nozari, ar to privātā sektora iesaisti kopēju patiesībā tādu varbūt arī virzienu nospraušanu. Ļoti tāda pozitīva aina izskatās, ka visi puzles gabaliņi sāk likties kaut kādā savās vietās, ne? Puzles gabaliņi noteikti sāk likties savās vietās, jā. Es neteikšu, ka dārvas piliens, bet jebkurā gadījumā, protams, ka mēs nevaram joprojām salīdzināties varbūt ar stipri vairāk finansētām veselības aprūpes sistēmām Eiropā. Mēs tomēr esam tajā lejas galā, bet tā tendence, dinamika, kas ir bijusi, tur es bez mazākām šaubām varu teikt, ka pēdējos gados tiešām tas ieguvums pacientu pusē ir bijis milzīgs. Vai tas nozīmē visiem? Viss noteikti nē, bet salīdzinot ar to situāciju, kur mēs bijām, šobrīd tiešām, ja mēs par onkoloģiju runājam, kur varbūt izrāvieni ir bijuši būtiskāki arī pēdējos gados, ar vien agrīnākām terapijām mēs spējam piedāvāt medikamentus arī Latvijā, un to nesajust nevar. Labi, liels paldies, uz šīs pozitīvās nots arī beigsim. Es atgādinu, ka šis bija raidieraksts Inovācijas veselībā, kuru jūs varat skatīt gan Facebook lapā, gan klausīties Spotify un skatīties YouTube kanālā ar šo pašu nosaukumu Inovācijas veselībā. Mans ciemiņš šodien bija Āris Kasparāns. Liels paldies par sarunu, un mēs ar jums tiksimies noteikti kādā citā reizē. Visu labu!